Sveicināti tiktokeri, sveicināti mana YouTube kanāla apmeklētāji. Turpināsim tā teikt runāt par 13. Saeimu, un par viņas deputātiem. Turpinām sarunu par partiju attīstībai par manu bijušo kolēģi Kristapu Eklonu, kā es teicu, ka būs nākošie video par to visu tēmu. Nu, un vispār dažas sāksim ar to, ka tajā partijā attīstībai par kaut kā ir iznācis tā, ka ir salasījušies visi tie, kas ļoti daudz mulda par valsts iekšējo drošību, ja, bet kaut kā viņa izpaužas ļoti greizi tās rūpes par viņu. Nu, kuri tur ir tādi pazīstamākie personāži. Tā teikt, kuriem arī būtu vispār visus šos gadus ļoti cieši jāsadarbojas, lai izveidotu pareizu, darboties spējīgu civilās aizsardzības sistēmu valstī, kuri būtu atbildīgi par valsts iekšējo drošību. Tie ir tieši viņi tos vada tās ministrijas, kuru pakļautībā ir dienesti, kas tieši ir iesaistīti iekšā tajās visās lietās. Nu, es vēl aizmirsu taču pieminēt Sančo Pansa, ja, to pašu Pūcis Plešu, ja. Nu, un arī pats Pūci, kas tur arī iekšā ir liels muldētājs, bet darītājs, ja, jūs paši redzat, ko viņi te taisais, sīk nestāstīšu. Bet turpināsim tā teikt, kā jau es teicu, par valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu, tā kā viņš ir atkarīgs tieši viens no tiem, kas nodrošina cilvēku drošību valstī, ir atbildīgs arī par civilu aizsardzību. Tā. Un tālāk runāt, ja, es paņemšu jums tā teikt, vienkārši paņēmu PDF formāta te dokumentu no valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta mājaslapas. Viņš saucas tā teikt tā iestādes valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta darbības stratēģija, ja, tur no 2020. līdz 2022. gadam. Nu, kad Golubeva bija iekšā tikusi tagad. Nu, un kas te ir rakstīts, ja? Es iziešu cauri dažiem punktiem, bet pēc tam jau vajadzēs, es domāju, ka ar vienu video es cauri netikšu, un es turpināšu pēc šitā dokumenta iet cauri un stāstīt. Nu, vispār balstīšos uz VUGD mājaslapu, ja? Un tur no turienes ņemšu, un tad tā arī tā iznāks kaut kā sistemātiski. Nu, un tagad parunāsim par tādu lietu. Viņi te raksta: iestādes misija nodrošināt saulaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu, valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanu, kā arī vadīt, koordinēt un kontrolēt civilās aizsardzības sistēmas darbību valstī. Nu, par civilās aizsardzības sistēmu darbību valstī jūs varētu pārliecināties šitos pēdējos 4 gados ar Covidu, ja, kas bija te notika. Nu, ļoti labi bija viņa redzama, ka pat nebija dezinfekcijas līdzekļu, nebija pat to respiratoru. Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests pat nebija izpildījis, un iekšlietu ministrija nebija izpildījusi tās pašas ministru kabineta prasības par respiratoru iegādi. Ugunsdzēsēji, viņiem jau bija jābūt tieši tai aizsardzības klasē atbilstoši, jau bija jābūt dienestā, tāpēc, ka viņi skaidās individuāli aizsardzības līdzekļi, un vispār viņi būtu jāpielieto ugunsgrēku dzēšanās. Un dzēšanā, kad jums ir vajadzīgi aizsargāt savus elpceļus no putekļiem un visādām kaitīgām daļiņām. Po visiem tiem gadiem es varu godīgi pateikt, tādas aizsardzības klases respiratori nekad dienestā nav bijuši. Vispār es balvu daļā tādas neesmu redzējis. Nu, ja viņi kaut kur ir bijuši Rīgā vai vēl kaut kur, tas neskaitās. Ja tas nav tādā čūkstā kā balvi, ja, 200 km no Rīgas daļā un postiņos, tad tas nestrādā. Skaidrs. Tālākais. Piemēram, kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu, ja, laicīgu ierašanos. Nu, mēs vēl ar vienu, piemēram, pa 30 gadiem nevaram nodrošināt to, ka mums ir nomainīts autoparks, ja. Vecās cisternas sakarā ar to, ka nav speciālistu, vecie kadri no dienesta jau aiziet šoferi, kas kādreiz vēl bija armijā, padomju armijā, dienējuši kā šoferi un bija mācīti to tehniku labot. Viņi jau aiziet, viņu vietā neviens uz vietas apmācīts nav, nekādu, piemēram, mācību materiālu tehniskā dienesta pārvalde līdz šim brīdim nav izstrādājusi, kā, piemēram, veikt par tehniskās apkopes tiem ziliem. Valsts valodā nav nekāda mācību materiāla, ar ko apmācīt autovadītājs, piemēram, uz vietas veikt tehniskās apkopes motoriem. Tāda lieta kā vārsti dienestā. Es pats tiku redzējis, ka tikai 2 reizes mums balvu daļā viņa tika regulēta, un arī tad tikai, ka tā bija paša dzēsēju iniciatīva, veco dzēsēju iniciatīva, kuri zināja, ka tas ir jādara. Bet līdz šajām brīdim tā vecā tehnika iet tikai uz goda vārda un uz to dzēsēju entuziasma, kas kaut ko tajā lietā saprot un remontē. Jaunā tehnika, lai jūsu valsts iedzīvotāji zinātu, iekšā tur tikt nevar. Daudzas vietas ir reizes jau bijušas tā, ka mēs esam ar kājām skrējuši. Es pats esmu skrējis ar kājām līdz notikuma vietai. Ja? Pa puskilometram, pa 400 metriem. Un aprīkojumu nesešu ziemā, vasarā tāpat mašīnas iestiek tikko nobrauc no asfaltētā ceļa. Tāpēc, ka mums atkal šeit nav kaut kā sabalansēta tā lieta. Mēs iegādājamies tehniku atbilstoši Eiropai, ja, bet mums nav Eiropai atbilstošu ceļu. Tā kā Vācijā, piemēram,
Tajā pašā vecajā Austrumvācijā Padomju Savienības bija pat lauku ceļi bija betonēti. Pats zinu, tāpēc, ka pa tādiem braukāja, kad dienēja Vācijā, braukāja ar bruņutransportieriem pa tiem ceļiem. No ciemata uz ciematu, betonētie ceļi gāja. Latvijā tāda nav, bet tehnika ir iegādāta, kurai iekšā 17 tonnas nobraucot nost nogrims, tāpēc, ka viņa nav pareizēta braukt pa kaut kādiem iebrauktām stigām pāri laukam. Tālūk. Tas ir par to lietu. Nu, un tad jūs paši domājat, cik tad kvalitatīvi var nodrošināt ugunsgrēku dzēšanu lauku rajonos. Faktiski, pieņemot te lēmumu, ka tiek iegādāta tāda tehnika, lauku rajoni tika norakstīti. Nu kā, tie, kas dzīvo sāģās kaut kur iekšā, ja, man pašam ir tā bijis, ka man tā arī pateica dzēsēji no posteņiem, saka, ka balvi var griezties atpakaļ, tāpēc, ka viņi tur iekšā netiks ar 131. zilu, pa to stigu viņi kaut kā aizbrauc ar ratu sliedi. Ja, zirga ratu sliedi iebraukto. Mēs iekšā netiktu. Tur līdz tai vietai bija vairāk kā 3 kilometri. Jābrauc pa gruntsceļiem. Tāda bija realitāte. Nu, tas var tālākais. Iestādes vīzija. Elastīga, mūsdienīga un prestiža iestāde ar motivētu, kvalificētu personālu un augsta līmeņa materiālu tehnisko bāzi, kura spēj nodrošināt augstu sniedzamo pakalpojumu kvalitāti. Nu, šajā ziņā jūs varat paskatīties, pamēģināt, pameklēt materiālus par glābšanas darbiem augstumiem. Kā tad ugunsdzēsēji trenējas? Nu, internetā vienkārši jūs to varat pārbaudīt, pameklēt. Pēc tā gadījuma, kad glāba režisora Streiča dēlu, ja, kurš bija ar deltaplānu ticis negadījumā, stipri nekas nav mainījies. Pēc tā teikt uz tā viļņa, ja, kad bija tas skaļums. Kaut kādus kursus organizēja, zinu, ka Rēzeknē kāda tur grupa bija trenēta, Liepājā kaut kāda grupa, ja, bet tālākais par to nekas nav gājis. Tādi kā glābšanas darbi augstumos pielietojiet alpīnismu aprīkojumu, tieši šito te aprīkojumu diez vai tiek veikti. Pat dzēsēji nezin, kā normāli nostiprināties uz jumta, ja viņi neveic darbus, piemēram, no tā paša groza, izņemot kāpnes un āķkāpnes, kuras vēl jau tā teikt, nu, jau arī aiziet tājā projām, tāpēc, ka drīz jau nebūs uz kā viņas vadāt. Tā teikt, dzēsēji daudz nekā nezin. Viņi pat nezina elementāros mezglus. Ja uzprasīsiet, kas tas ir prusika mezgls, diez vai kāds varēs atbildēt. Arī, kas ir dinamiskā vai statiskā virve. Tāpēc, ka ne koledžā ir izstrādāti mācību materiāli. Es zinu, ka studenti tika aizstāvējuši kvalifikācijas darbus beidzot koledžu, kā minimums 2 darbus. Es pats esmu lasījis. Un koledžā viņi nav izmantoti, piemēram, kā apmācības materiāli. Tas ir tā teikt par apmācību, par motivāciju. Nu, es domāju, es tur daudz nestāstīšu. Ugunsdzēsēju daļas ir daudzās vietās, ja jūs paši varat aiziet un parunāties ar dzēsējiem, izņemot to, ka jaunie dzēsēji, nu, ir tādi kā, nu, tie uz entuziasmu, ja tā teikt, viņiem ir naivums iekšā, ja kaut kāds par dienestu. Viņi, kad pēc tam, es pats esmu redzējis, kā jauniem puišiem acīs tā dzirkstele nodzīst, atnāk dienēt uz ugunsdzēsējiem. Ugunsdzēsēji dēli abi divi, ja, un es redzu, kā vienam tā domāšana mainās, ja acīs tā liesma nodziest, un otrs vispār aiziet no dienesta, no ugunsdzēsējiem. Bet kādreiz abi divi pa ugunsdzēsēju daļas skraidiet. Nu, tas ir tā, par to motivāciju. Vislielākā motivācija, tas ir izdienas pensija 50 gados, bet ja tagad vēl sataisīs 55 gadi, kā es ir dzirdējis, un 45% no darba samaksas, pamatalgas, nu, gribu es redzēt, jums tur daudz būs motivēto. Bet tajā pašā laikā Eklons par to, jūs esat daudz dzirdējuši, ka viņš runāt un kaut ko stāstīt par tādām lietām. Nu, kaut ko tur piemin, bet tas ir tā. Kaut kur noskan, jā, skata pēc, ka viņš kaut ko ir teicis. Tā. Nu, ko tālākais? Iesim. Es laikam domāju, ka es likšu uz pauzes, ja, tāpēc, ka jau gandrīz ir 10 minūtes, un pēc tam turpināšu.